Piemēram, mūsu jauniegoto remonta panelīti atzīmējam griežamos vietas, samainam griezēju disku un pa šo te līniju griežam visu skaisti un smuki ārā. Šādi izskatās izgriezts ārā mūsu fragments. Pieliekam vēl mūsu detaļu, piemēram, pēdējās nianses un gatavojamies mētināšanas darbiem. Šādi izskatās mūsu detaļa ievietota iekšā, plus mīnus vēl nenostiprināta. Pieslīpējam vēl pēdējās niansītes. Izgatavojam arī detaļu mūsu sliekšņā tā kā galam, arkas iekšpusē. Atzīmējam izmērus, kas ir iegūti no šablona, izgriežam ārā, uzlokam mūsu detaļu, atzīmējam no sākuma, kur mums un kā vajag locīt. Pēc tam visu smuki salokam, izmantosim ļoti primitīvus instrumentus kā kaltu un āmuru. Uztaisam mūsu tā kā formu un ar āmurītī 2 āmurīšiem klapējam līdz iegūstam mūsu detaļu tādu, kāda mums ir nepieciešama ļoti tuvu oriģinālam. Šādi jau izskatās visas detaļas saliktas, vēl jāizgatavo šīta mazā detaļiņa, kur izgatavojam ļoti līdzīgi.